Es mēģināšu šodien pastāstīt, kāpēc komunās ir spēks. Jā, Andris minēja pāris piemērus padalīties, kur tas veiksmīgi ir arī parādīts tādā mārketinga pasaules sapratnē. Kāpēc mēs vispār par komunām šoreiz gribējām runāt un kāpēc tas vispār ir kaut kādā mūsu radarā nonācis? 40. pirms gada okupācijas muzejā tas stāsts no mūsu puses bija par paralīzes paradoksu, kas iestājās tajā brīdī, kad ir pārāk daudz nezināmais apkārt, un mēs nezinām īsti, kā ar to cīnīties, mēs sastingstam, un mēs meklējām atbildes to, kas tad ir tas, kas tos cilvēkus var iekustināt, un kā ar to cīnīties. Un tā viena lieta bija tas Roaring Twenties, kas nāk virsū, un nonācām pie tā, ka neokolektīvisms ir tas, kas izkustina cilvēkus, un tad tur satiekās. No vienas puses neo, kas ir tas viss jaunais, visādas tehnoloģijas, kas iespējo jaunu veidu kolektīvismu. Un arī tur jau toreiz parādījās šodienas atslēgas vārds kopienas, kā lieta, kas palīdz pārvarēt paralīzes paradoksu, jo vienam grūti kustēties, bet ja mēs esam vairāki, tad jau tā kustība notiek daudz dabiskāk un ātrāk. Tāpēc šodien jau mēs vairāk lieksim iekšā tajās komunās, un arī šeit pāris atziņas no tā, kas apkārt notiek, ka tas ir tiešām aktuāli un šobrīd karsts temats. Mūsu kolēģis no PHD bija tikko aizbraukuši uz Lisabonu, uz Web samitu, un arī tur parādās atslēgas vārdi, par kuriem mēs šodien daudz ar Leldi un pēc tam arī ar komunību runāsim. Kad mēs mainam to virzienu no tādas personalizācijas un individuālisma, vairāk meklējot individuālismu caur komunām, kur tā komuna palīdz manu individuālo vēlmi sasniegt labāk, realizēt ātrāk, un beigās tas viss kļūst vienkārši efektīvāks. Un arī mārketinga reportos par nākamo gadu vai par šo gadu atskatoties, parādās arī diezgan tādas jau skaļas lietas, kad mikroinfluencers, they are dead now, un tagad ir community mārketings, kā tā nākamā lieta, uz ko koncentrēties. Savā ziņā tur ir loģika, jo komunām, jūs arī redzēsiet, ir savi līderi, kas patiesībā jau ir tie paši mikroinfluenceri. Viņi ir tie, kas ap sevi savāk cilvēkus, bet šobrīd mēs mainām varbūt to fokusu no tā, ka mēs domājam par viņu kā par individu, bet vairāk par viņu kā par komunas pārstāvi, kurš spēj iekustināt kaut ko, bet lielāks akcents tieši uz to, ko tā komuna vairāk vēlās un kā mēs kā cilvēki varam palīdzēt to komunu aktivizēt. Jūs teiksiet, ka tas viss tāds vairāk Gen Z lieta, tā ir, un ka Gen Z parasti asociējas ar tādu superindividuālismu. Viņi ir tie, kas domā par to, kā sevi izcelt, viņi varbūt mazliet egoistiskāki nekā pārējās paaudzes. Tā ir, bet tas nekādā garībā neizslēdz iespēju savienoties. Un šajā gadījumā es arī atradu vienu interesantu pētījumu par to, ka paši jaunieši saka, ka viņi jūtās daudz ērtāk tajās komunās, kurās viņi tiek uzņemti, kurās viņi var izpaust to savu individualitāti. Un līdz ar to komunas viņiem palīdz svinēt to, kas ir tā viņa individualitāte, vai tas ir kaut kāds mērķis, par ko viņi cīnās, un tā kopā tad viņi to mērķi veiksmīgāk var mēģināt sasniegt vai būt skaļāki, un tas viņa mērķis var būt vienkārši labāk sadzirdēts, kā arī viņiem apkārt ir tādi paši individuālisti kā viņi, kam ir tādas pašas vērtības, un tādā ziņā viņi svin to savu izcelt, to veidu, kā viņi izceļās, un tas vi parādās tajā jau vairāk tajā svinēšanas pusē. Protams, nebūtu prezentācija ar maniem bez Brand Capital datiem, jo Andris jau man ir ielicis tādā kā Brand Capital krustāva, tēva lomā vai sargātāja lomā, bet šogad arī mēs, zinot, ka tā ir tēma, par kuru mēs interesējamies, pievienojām pāris jautājumus par to, cik aktīvi tad ir latvieši, cik aktīvi viensētnieki varbūt var teikt vēlmē sadarboties. Tas, ko mēs redzam no datiem, kad aptuveni trešdaļa sabiedrības atzīst, ka viņi ir gatavi iesaistīties interešu grupās, un diezgan līdzīgs apjoms arī aktīvi vismaz atzīst, ka viņi aktīvi viņās piedalās. Protams, aktīvākie, atsaucas uz iepriekšējiem slaidiem, ir tā pati jaunākā paudze, viņi biežāk dzīvo dažādās online vai klātienes grupās, un arī viņi ir tie, kas salīdzinoši aktīvāk viņās piedalās. Tā kā Gen Z, Young Millennials, tās divas grupas, kuras jūtās ērtāk, draudzējoties arī ar citiem, ne tikai
klātienē, bet arī online. Un visbeidzot, tas pēdējais tāds intro daļas slaidiņš par veiksmi. Ir mums viens ļoti apņēmīgs vizionārs, kurš jau pirms varbūt pat mēs sākām interesēties par komunām, saprat, ka tas ir tā nākamā karstā lieta. Ansis, viņš apzināti aizgāja prom no sociālajiem mēdījiem, apzināti sāka veidot ap sevi, ar sevi asociatīvus vai par viņu interesējošus cilvēkus un par hip-hop kultūru kā tādu, tādus entuziastiskus cilvēkus. Viņam ir tagad Discord kanāls savējais, kur viņš ir kā komunas līderis, viņš virza tās sarunas, viņš ir, viņas administrē. Un viņš aizgāja prom no tās publiskās komunikācijas, aizvietojot viņu ar daudz personīgāku komunikāciju, kas ir iespēja pieteikties uz viņa e-pasta listēm, kurā caur šiem diviem kanāliem būtībā viņš izpārdeva koncertu, kas parāda, ka tas strādā. Un arī šeit ir citāts no LSM recenzijas vai atskata raksta par koncertu, kur tieši tiek uzsvērts, ka Ansis kopiena ir veidojis apzināti, sākumā vienai Twitter un Discord, vēlāk ir e-vēstuļu sarakstēs. Un tas, ko viņi arī svinēja, to, ka viņi ir tik spēcīgi komuni, ka viņi var uztaisīt sev lielus svētkus un reizē baudīt to kopā būšanu. Tāpēc man liekas, ka ir pēdējais brīdis, mēs esam iekāpuši tādā pēdējā vagonā, lai arī jums būtu interesanti to klausīties vairāk, tas jau būtu tāda pašsaprotama lieta. Kas tad īsti ir komunas vai kā komunas raksturot? Un te varbūt mazliet pakāpšos bišķīt atpakaļ, tas, ko Andris minēja, kas tas vispār ir. Un skatoties uz cilvēkiem, mums tas ir dabiski. Mēs dabiski vienmēr esam bijuši tādi vairāk komunu cilvēki, nevis individuālisti. Mainās varbūt tie laiki un tas aplis, pa kur mēs ejam no tādas izteikts komunas uz izteikti individuālismu un apakaļ. Un iespējams šobrīd mēs esam tajā brīdī, kad mēs gravitējam tuvāk tam, ka mēs gribam atkal visiem draudzēties. Piemērs no augu vācēju mednieku grupām, kas arī bija izteikts komunas. Un, ja mēs skatāmies, kas tad viņas raksturoja, tad tur parādās tās iezīmes, kuras mēs saistam ar komunu. Vienlīdzība, dalīšanās, tā kā vēlme kopīgi sasniegt kaut kādus mērķus. Tas apjoms, ka tas nav kaut kas tāds, kas ir izplūdis, bet kaut kādā ziņā izmērāms. Un pats būtiskākais tieši tas, ka viņiem ir līdzīgs interešu domāšanas veids, vērtību sistēma, kas tad savēlk viņus kopā, ļauj viņiem kopā izdzīvot. Vēl viens piemērs. Te noteikti uzreiz tās asociācijas varētu būt dažādas, kad jūs ieraugat to bildi, noteikti kādam ir zirga galva precīzāk. Bet arī šeit šī ir, man liekas, ļoti veiksmīgs un izteikts veids, kā parādīt, kas tad ir komuna. Un ja mēs skatāmies uz to mafiju kā fenomenu, kas viņas raksturo, ka tā ir vēlme risināt problēmas, savas vai kāda cita. Protams, līdzekļi tajā gadījumā ir varbūt ne tādi, kādas es pieņemu, ka jūs gribētu sadarboties ar kādu līdzīgu komunu, bet varbūt kāds grib. Tajā pašā laikā tas, ko viņi garantē, ir tas privilege, ka mums ir privilēģija būt tādā ekskluzīvā klubiņā, kad mēs esam kādā ziņā izredzētie, un mums ir tā sajūta, tā piederības sajūta, ko tas klubiņš mums sniedz. Līdz ar to atkal vēl viena svarīga komunas sastāvdaļa. Un šeit parādās vēl viena lieta, ko mēs redzējām arī vienā no intro video, rituāls, kā mēs varam viņā nokļūt, vai tajā gadījumā tas bija novērtēt, cik neglīts tu esi. Šajā gadījumā gan jau, ka viņi meklē citas vērtības, bet atkal kaut kas garantē to, ka, ja tu izturēsi to iekļaušanos komunā, tad tev būs tā privilēģija un tev palīdzēs risināt problēmas. Tā kā šajā gadījumā tas viss tā kā savākās kopā. Un ja mēs mēģinām tādā vienā teikumā raksturot komunas, tad man liekas, tas ir kaut kas tā ir ap interesi saistīta grupa, kas mēģina kaut ko panākt, vienalga ekonomisks, reliģisks, sportisks, dabas un vēl tā tālāk lietu, lai tais komunas locekļiem būtu vienkārši labāka dzīve, un tad viņi vairāk gravitē ap to interesi. Tā interesi ir tā centrālā lieta šajā gadījumā. Un tās intereses būs arī tas, par ko mēs šodien vairāk arī runāsim, kas tad ir tas, kas savāk, kas tad tas magnēts tam visam pašā vidū. Tad man jautājums, vai šī skatās komuna. Komuna latvieši Indonēzijā. Arī man bija gods tur būt,
Un kas notika? Mēs sēdējām lidostā, savu grupiņa, kas mēs brauksim tagad uz Indonēziju, un pēkšņi man draugs atsūta linku, hei, pievienojuši šitai grupai, Facebook grupa, būs visi, kas brauc uz Indonēziju, vieglāk varbūt būs kaut ko koordinēt savā starpā, kaut ko jaunu uzzināsi, zinās, kas kur iet. Un kamēr mēs lidojām, viss tas garais pārlidojums, ar pārsēšanām vēl pārējāt, izkāpj vienmēr Indonēzijā grupā jau 250 cilvēki. Paiet vēl 2 dienas, 450 cilvēki. Un tā grupa tiešām strādāja kā tāds labi ieļauts mehānisms, meklējot vietas, kur pēc spēlēm iet balēties, uzreiz paskot, kurās vietās vairs nav alkohols. Tā kā mēs risinām problēmu sev un arī citiem mēs pasakam. Tad brīvdienas, ko darīt brīvdienās? Braukt uz ūdenskritumu, iet kā pie kāda cita uz basēnu. Atkal mums ir tā kopības sajūta, mēs esam daļa. Mēs tev, ja tu esi grupā, tad tu vari nākt pie manis uz basēnu un iesnīcā tiks iekšā, viss būs kārtībā. Un interesanta lieta, komunas tajā čatiņā bija Latvijas Basketbola Savienības prezidents, Raimonds Vējonis, eksprezidents mūsējais, kurš palīdzēja risināt problēmas ar biļetēm. Viņš palīdzēja teikt, kā biļetes labāk pirkt, kad viņš būs pieejamas, kuros sektoros labāk sēdēt. Tur bija arī Latvijas tajā laikā līgu direktors, tagad Eiropas čempionāta direktors Kristaps Janičanoks, kurš vairāk koordinē no Rīgas lietas. Tur bija visi mēdīji pārstāvji, kas meklēja interesantus sižetus, līka iekšā bildes un prasīja, vai kāds zina, kas ir šis par cilvēku, man viņu vajag. Un 5 minūtes vēlāk viņam ir savilkt kopā. Un beigās arī, kad viņi aizbrauc uz Manilu, tā grupa turpinājās arī tur. Tur viņi kopā viltoja biļetes, lai tiktu iekšā vienā sektorā. Tā kā atkal tas viss parādās to, ka mēs kopā gribam tur būt, mēs kopā atrisināsim visus šķēršļus, kas pa ceļam radīsies, lai tad varētu baudīt basketbolu, kas ir tā viņa interese tajā gadījumā. Grupa joprojām ir super aktīva, man viņa gan WhatsAppā ir uz mute, es nevaru izturēt, jo dažreiz tur lādējas telefons ārā, bet septembrī bija atkal satikšanās pasākums, ko viens no grupas dalībniekiem, kurš strādā, es te aizmirsu, kurā, bet Talents pagalmā vienā kafejnīcā pie sevis uzņēma. Viņš bija uztaisījis speciāli dzērienkarti, kurā bija atsaucas uz dažādām čatiņā notikušām lietām. Pieņemsim, es domāju, ka jūs vairāk būsiet zināt ar Vējoņu Koliņu un tādām lietām. Tā kā tas viss strādā, un nesen Latvijas Basketbola Savienība izsludināja it kā konkursu par jauno identitāti faniem, kur teorētiski tai grupai būtu jābūt vislielākajam teicējam, kas tad viņi grib būt. Viņi bija super neapmierināti ar jauno identitāti, tādu sešnieki ar punktiņiem, un grupā visi, Vējoņa kungs, Janičēnoks, visi atvainojās, solīja paskaidrojums. Tur bija tas teksts, ka tev jāsaspiež rīt moru, un pēc tam vēlreiz rīt moru, lai zinātu iemeslus, bet jā, tā kā šodien šī ir ritīgi spēcīga ietekmīga komuna tādā Latvijas basketbolā, kurai tad ir tādi uzreiz rīki, kā tad pakutināt tos pašus galvenos, lai viņi saprot, ka varbūt viņi kaut ko dara nepareizi. Paturpināt par sportu un jau lecot tādā tālāk uz piemēriem, ko tad ar komunām var darīt. Te viens piemērs no Brazīlijas. Brazīlijā reliģija ir futbols. Un ne tikai Brazīlija kā nacionālā futbola komanda, kur tad viņi savienojas, bet vēl izteiktāk ir par komandām. Katram ir savu komanda, tu viņā piedzimsti, tu viņā nomirsti, un fanu dziesmas skan par to, ka es būšu fans pēc nāves. Bet viena nevalstiskā organizācija pacēla jautājumu par to, ka viņiem ir izteikti liels problēmas cilvēkus pierunāt kļūt par donoriem. Un tas, ko viņi izdarīja, viņi savienoja to futbola komunu, atviegloja tai futbola komunai iespēju pievienoties donoru komunai vai tādai grupai, un tā viņu motīvs vai devīze bija, ka šis ir veids, kā padarīt to fanošanas kultūru nemirstīgu arī pēc tevis. Un tas super uzrunāja to komunu, kuriem tas ir ritīgi svarīgi. Un te viens mazs izgriezums no filmas, case filmas par kampaņu. Eu sou rubro-negra até depois de morrer, irmão. Ter a alma é rubro-negra. Ainda mais que quando eu doar meus órgãos, ou meu pulmão for pro cara do Náutico, torcedor do Náutico, ele vai respirar o esporte. A campanha atingiu números impressionantes. 51 mil torcedores se declararam doadores, uma quantidade superior à capacidade da Ilha do Retiro. Jā, un tad, ko tie vīrieši teica, kad
hei, es tagad būšu fans, nemirstīgs fans. Vai tas otrs gadījumā teica, ka, ja arī manas plaušas aizies pie kāda konkurenta, viņš elpos tagad mūsējo gaisu. Tā kā atkal tās komandas lietas tiek pagrieztas, izmantotas labiem cēliem nodomiem, un kā tur bija rakstīts, ka 54% tās vajadzīgās kvotas tika izpildītas tur diezgan ātri, un pēc tam jā, tas kļuva par prestižu lietu, jo tu esi komandas fans, tad tur jābūt arī ir tai donoru kartiņai, kas tad bija kopā arī ar tādu ieejas biļetu uz spēlēm. Vēl viens ļoti, man liekas, pazīstams zīmols, LEGO zīmols, kurš arī dabīgi, man liekas, ap sevi veido komūnu. Šajā gadījumā tā komūna ir vairāk par radošumu, par to, cik veiksmīgi un kā tu māki savienot tos klucīšus kopā. Tas, ko viņi izveidoja, viņi pamanīja, ka ir daudz dažādas komūnas jau apkārt, kur cilvēki dalās ar to, kas notiek, kā tu māki salikt LEGO. Un viņi uztaisīja kopīgu LEGO idejas. Un tur iekšā ir tādas 3 būtiskas lietas. Pirmā ir viena, ka vienkārši tu vari lielīties, parādīt, kas ir tavs veikums, un vai pārējie viņu novērtē. Otrā daļa, tu vari sacensties, kurš to var izdarīt labāk, tāds jau atkal tāds, kurš negrib sacensties. Un trešā lieta bija vairāk par to, ka viņi grib idejas. Un tam idejām aug kāja tajā, ka jau pastāv termins kā adult fans of LEGO, kas ir es spēlētos LEGO, kad LEGO nav tikai bērniem, un arī viņiem ir gana liels komunas, Facebookā 17,000, Discordā viņi daudz aktīvāk 29,000, bet šo platformu būtību pārņēma tā LEGO idejas mājaslapa. Un tas, ko viņi izdarīja, viņi teica, hei, mums patīk tas, ko jūs darat, jums ļoti labi sanāk, tāpēc mēs tieši šeit ņemsim jaunās idejas LEGO nākošajiem komplektiem. Un viņi piedāvāja iespēju, jebkurš var iesniegt savu ideju, kas ir tas, ko LEGO būtu jāsakomplektē nākošajā badžā, un uzvarētājs balsojumā saņems kaut kādu daļu atpakaļ, kā profitu vai procentu no tā, ka mēs izmantojam tavu ideju. Un tādā veidā tas community based tā ideja, viņiem palīdzēja audzēt gan pārdošanas datus, gan peļņu, bet man liekas, visvairāk viņi palīdzēja to piederību, kad LEGO mani ieklausās, viņiem ir svarīgi, kad tas, ko es daru, vai kas man interesē, kas man patīk, un tad, protams, es domāju, ka tā LEGO pasaule ir tāda, kur ir superfragmentēta, noteikti ir arhitekti LEGO, noteikti ir personība LEGO, noteikti ir tāda laikmetīgās LEGO klucīšu licēji, kuri paši saka, izdomā pats, kas tur ir, bet būtībā viņi savieno, dod viņiem balsi, pasaka paldies un dod to novērtējumu tam visam. Vēl viena lieta, tas, ko es redzēju arī daudz piemēros, kad komūna daudz un bieži kāpj ārā no tās digitālās pasaules, un tas būtu tas, ko mēs arī noteikti ierosinātu, meklēt kaut kādas savienojumus starp online un offline. Šeit piemērs no Nike. Man liekas, ka 2018. un 2019. gadā viņi izveidoja jaunu konceptu uz saviem veikaliem. Nike Live koncepts, kurā viņi to veikalu pieskaņo tam, kas notiek apkārt. Šis ir tas pirmie veikali Los Andželosā, tieši šis. Un tā viņa ideja ir tāda, ka tas veikals papildina to vidi, kurā viņš atrodas. Ko viņi dara? Viņi mēģina saprast, kas apkārt cilvēkiem interesē, kas viņiem ir svarīgs, kas ir viņu identitātes sastāvdaļas, pēc tā pielāgot sortimentu. Piemēram, šis veikals Los Andželosā, viņš ir ļoti lielā skriešanas komunā, līdz ar to lielākā daļa veikala ir par skriešanu. Otra lieta, Los Andželos un Kalifornija kā tādā sneakeru pasaulē asociējas ar Corteziem, Nike, kas varbūt Latvijā vispār nav pazīstami, bet tur viņi ir super hot. Un tad Cortezi tur tiek pārdoti visās iespējamās krāsās. Tādā veidā to veikalu padarot draudzīgāku tai videi. Un arī pati veikala iekšiene tiek veidot kā tāda vieta, kur komunām satikties, kur cilvēki ir aicināti pavadīt laiku, aicināti uzdot jautājumus. Un šajā veikala saimnieks vai pārdevējs ir tas, kurš mēģina atbildēt uz tiem jautājumiem. Un pats veikals ir veidots kā kafejnīca, kur gan kafiju neservē, jo apkārt ir daudz kafejnīcu, ko viņi arī paši saprat, ka nav vērts mums ar viņiem sacensties. Šeit servē padomus par skriešanas inventāru, padomus par skriešanas programmām, padomus vai veidus, kad skrien cilvēki apkārt.
Līdz ar to tas kļūst par tādu it kā community space, ko arī pats Nike CEO tajā laikā minēja, kad viņi grib atrast veidus, kā tai komunai būt noderīgiem. Tas, kas vēl tur bija interesanti, viņiem bija tāda vending machines uztaisīts, kur tās komunas apkārtējo cilvēkiem bija iespēja dabūt kaut ko pa brīvu. Atkal vienkārši veids, kā viņus ievilkt tur pat veiklā. Vēl viens piemērs no Ņujorkas. Chick-fil-A. Ekvivalents varbūt kādam KFC, vairāk pazīstams mūsu platumgrādos. Viņi vispār interesants uzņēmums. Varbūt neiet tik ļoti iekšā politikā un tādā lietās, bet viņu vadība ir izteikti kristietisku vērtību piekritēji vai aizstāvji. Līdz ar to tāda ļoti interesanta lieta ir, ka viņi nestrādā svētdienās, kas tādai fast food ķēdēji liekas tā kā diezgan jocīgi, bet tas ir tā viņa vērtība, ko viņi nes ārā. Līdz ar to savā ziņā ļaujot saviem darbiniekiem pavadīt laiku ar ģimeni, jo tas ir tā viena no tām kristietiskajām vērtībām, kad svētdienas ir laiks aiziet uz baznīcu un pēc tam arī būt kopā ģimeni. Bet tas, ko viņi izdarīja šeit, Ņujorkā, viņi saprata, ka ir ļoti liela komūna, bez kuriem viņi vairs šodien nevar pastāvēt, kas ir piegādātāji, kas ir kurjeri. Un tas, ko viņi izdarīja, viņi izveidoja viņiem speciālu vienu vietu, kur tad viņi var atpūsties, atvilkt elpu, aiziet uz toleti, paši paēst un saņemt arī sūtījumus, ko aizgādāt tālāk. Un šādi izstījās tā telpa, kur tad kurjeri tika aicināti pavadīt laiku, uzlādēt telefonu, kas arī viņiem ir super svarīga lieta tā ikdienas visā darba veikšanā. Un tad tie kurjeri tur arī stāstīja, kad daži no viņiem jūtās tik ērti, kad jau pat apaus velk nost, tā kā super māju sajūtu viņiem ir iedevuši. Un atkal vienkārši bizness varbūt tur nav nekāds, bet tā sajūta, kad mēs esam tie, kas atbalsta to komunu, kas atbalsta atkal mūs, un mēs rūpējamies par tiem, varbūt, kas citiem, ko citi nedara. Un visi ASV mēdīji, ja iet YouTube'ā ierakstā Chick-fil-A break room, visiem bija sižets, visi bija aizbraukuši uz turieni, tā kā beigās noteikti arī pats zīmols iegūva. Vēl 2 piemēri no maniem, un tad es jau došu vairāk iespēju praktiski saprast, ko mēs esam izdarījuši. Šeit būs piemērs no Xbox, kas aktivizēja gamer komunu, kas arī, man liekas, ir lieta, kas aug, par kuru mēs vairs nevaram nerēķināties. Es palaidīšu filmiņu. The more people that buy my design, the more money I make. I got more than half of what I paid for it. I actually earned over $1,000. With this new feature, I can name and claim my design. Now that design belongs to me. Anyone can buy it. I figured a lot of people would be into Despicable Me and the Minions. I'm German, but Brazil has a much bigger fan base. Trump's smart, a good businessman, straight talker, tells you the truth, tells you how it is. He looks like a Cheeto. The controller I designed was a breast cancer awareness controller. I wanted to join the fight for marriage equality in Australia. I want to try to make money off this thing. Make something that was empowering. Unicorns. Black Lives Matter. Bacon. The Pope. Atheists. Bitcoin. #MeToo. Jā, man liekas, ka piemērs, kas parāda to, cik dziļa tā komuna pasaulē īstenībā ir. Jo tas, ko viņi darīja, viņi runāja ar vienu superlielu komunu, kas ir gameri. Bet pati case filma parādīja to, cik ļoti pēc tam sadalījās tas viss. Futbola fani Brazīlijā, Trumpa atbalstītāji, Trumpa izsmējēji, LGBTQ plus aizstāvji vērtību un tā tālāk. Jo jā, viņi sanāk, jo tu esi pirmais no komunas, kas uztaisa savu pulti, tu būsi veiksmīgs, jo visu komunu gribēs tavu pulti. Un atkal, tas līdzīgi kā Lego, viņi dod iespēju cilvēkiem kaut kādā ziņā nopelnīt customizēt lietas. Tā kā atkal komuna, kas darbina citu komunas, kā vēl viens piemērs, kā skatīties to visu, ka tas viss var būt kaut kas liels, bet tad tur atkal ir daudz dažādi pakāpieni, cik dziļi mēs varam viņā iet un cik dažādi to skatīties. Now, this statistic might have you spluttering on your cornflakes. A recent survey revealed that nearly half, 44% of over 65-year-olds claim that their favourite pastime is having sex.
among over 65s, sexually transmitted infections are rising. We don't need them. Why not? Because I'm not going to get pregnant at 65. I'm a little old for that. Relate have created a series of vegetable-themed condom packet designs under the banner of the Horticultural Society. You did say horticultural, didn't you? I said horticultural. Aubergine, avocado, Of course you have. courgette. Oh, I put the aubergine at the front. If you go down to, I think it's a garden centre in Finchley, this is where they're rolling these out. It's a very good idea. Let's talk to TV sex therapist Peter Saddington. Expert Counselor and sex. Jā, varbūt mazliet stereotipiski tas executions, bet man liekas, ka atkal mēs parādām to, ka tā interese ir kaut kas, kas raksturo gan paaudzes, gan jau pēc tam arī kaut kādas grupas. Un šajā gadījumā noteikti viss tas sāls arī ir tajā kraftā, kas ir tā nostrādāšana, kad tu to ideju iznes līdz pašam sīkumam, nostrādā viņu, un tad arī viņa kļūst vēl spēcīgāk un tai komunai daudz draudzīgāka un viņa daudz labprātāk viņu izmanto. Tā kā arī šeit mēs varam skatīties uz to kā veidu, kā kanālu, kas palīdz sasniegt kaut kādu problemātisku auditoriju. Vai nodot ziņu auditorijai, kad viņi īsti tevi negrib klausīties, jo viņiem ir savu pieņēmumu, tos pieņēmums būs visgrūtāk tieši tā brutāli viņiem sakot, nē, tev tas ir jādara, tev vajag prezervatīvus, nē, tu vēl vairs saslimt. Viņi to neklausās, viņi paši saka, ka viņi pārāk veci, lai klausītos dažreiz. Tāpēc viņiem vajag vienkārši rieku šitā depiņā pie sēklām, to dabūt arī prezervatīvu. Līdz ar to, kas ir tās pāris atziņas vai ieteikumi, ja mēs skatāmies uz iesaisti komunās, ar ko mums vajag rēķināties? Viens, šādā gadījumā mēs kaut kādā ziņā atsakamies no tādas ierastās mūsu demografiskās vai auditorijas dalīšanas vai segmentācijas. Šajā gadījumā mēs viņu fokusējam tieši uz interesi, līdz ar to mēs esam vairāk par kaut kādu vienu savalkošo lietu, un tad tur apkārt būtu daudz dažādi citi mērījumi. Noteikti komunām jāstāsta kā uz ilgtermiņa lietu, viņi negrib rēķināties kaut ko, kas tagad būs un rīt pazudīs. Viņi paši sev redz ilgtermiņā, līdz ar to arī tos, kas pie viņiem nāk, viņi uz viņiem rēķinās, kā tiem, kas novērtē to, kad viņi cīnās par to savu lietu vai to savu interesi, viņiem jāizstāv, ir kvēli par to. Tā kā tas noteikti ir kaut kas, kur lekt iekšā, nevis tikai pataustīt ūdeni. Tālāk, noteikti, tas ir tas kopredzes process, ko parādīja arī tie veiksmīgi Lego un Xbox piemēri, kad šajā gadījumā mēs komunu varam iesaistīt gan tajā, kad mēs dodam viņiem vaļu spēlēties ar mūsu produktu, gan viņi var būt tie, kas testē, dod feedbacku, palīdz attīstīt produktu, viņi jau kļūst par tādu R&D pagarinājumu. Mēs viņiem varam dot jautājumus, kā viņi jūtās, kas viņiem patīk, kas viņiem pietrūkst. Mēs viņiem varam dot testēt lietas, kā tev patīk šis risinājums, kas viņa varbūt vēl pietrūkst. Un mēs viņiem varam dot arī pēc tam kā pirmajiem izmēģināt, vai viss tiešām strādā. Tā kā uz viņiem skatāmies kā kaut ko, kas ir gatavi iesaistīties, kas ir gatavi veltīt savu laiku, ja tas tiešām ir kaut kas, kas viņiem ir vajadzīgs. Un pēdējais, bet man liekas vissvarīgākais ir tas, kad te mainās vairs dinamika. Šajā gadījumā tu būsi tas, kurš iet pie kāda lielāka tajā gadījumā, un viņš vienā brīdī var arī sākt uz tevi spēldīties, kad tu kaut ko esi sajokojies vai tu neesi viņus sapratis. Līdz ar to mēs esam tajā gadījumā kā zīmols, mēs atdodam bišķīt stūri viņiem, viņi tagad stūrē tālāk, un mēs vairāk esam tā atbalstošā funkcija viņiem. Līdz ar to mainās tā dinamika, no kā noteikti nevajag baidīties, bet to vajag respektēt. Jo dodot to vaļu, iesaistot viņas procesā, tur tieši tādās tā maģija, ka tā komuna vienkārši kļūst par ļoti kvēliem arī zīmola faniem, aizstāvjiem, un viņi arī savā ziņā, tāpat kā par futbolu, var sākt fanot arī par vienu vai otru komunas draugu zīmolu izskatā šobrīd. Tālūk, mans intro par to, kas tad ir komunas, kāpēc viņas ir spēcīgas un kāpēc ir pēdējais laiks viņām vairāk pievērst uzmanību.